Tagad es jau esmu pusgadu kā arhitektūras students un necik nenožēloju visas negulētās naktas, ko pavadīju studijās, veidojot maketus. Man liekas, tas ir tāds experience, kas ir jāizbauda visiem. Ja tevi, protams, interesē arhitektūra. Pirmā lieta ir tāda, ka ir ļoti mazi kursi. Mums maksimālais studentu skaits kursā ir 30 studenti. Otrā lieta ir tā, ka mēs reizi gadā braucam studiju praksēs, mākslinieckajās praksēs ārzemēm. Latvija ir tāda salīdzinoši maza valsts, un arhitekta profesija prasa un ir vēlams, ka tu zini tomēr to vispasaules skatījumu. Līdz ar to mēs katru gadu vedam studentus tādā vietā kā Venecija, uz Venecijas Biennāli, vai braucam pie sadarbības partneriem uz Spāniju, kur mums ir ļoti laba sadarbība ar Valencijas augstskolu. Braucam, mācamies, darbojamies kopā ar citiem studentiem un skatāmies uz citu valstu arhitektūru un arī tā skaitā arhitektūras birojiem. Tad ļoti internacionāla vide. Un trešā lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir mūsu pasniedzēji. Liela daļa mūsu pasniedzēji brauc no ārvalstīm speciāli pie mūsu studentiem reizi 2 nedēļās un māca pašu galveno priekšnieku, tas ir arhitektūras projektēšana. Un tas nozīmē, ka šī vide viņa ir ļoti starptautiska, ļoti draudzīga, iedvesmo, tā teikt, darīt lielas lietas nākotnē.